Viss, kas tiks teikts tālāk, nav mans izgudrojums, bet gan sabiedrības vīzija, kas iegūta, balstoties uz mūsdienu zinātnes sasniegumiem un sistēmisku pieeju. Sabiedrība saskaņā ar internetā atrodamajiem formulējumiem ir sociālo attiecību sistēma. Tas jāpapildina ar sabiedrības jēgu, mērķi. Tāpēc precīzāks sabiedrības formulējums ir cilvēku ekonomisko, politisko un garīgo attiecību kopums ar vēlmi dzīvot pēc iespējas ilgāk ar mazāku enerģijas patēriņu un pilnveidoties nākamajās paudzēs. Dzīvās būtnes, tostarp sabiedrība, ir visuma produkts un daļa no tā. Tāpēc sabiedrība attīstās saskaņā ar visuma attīstības likumiem. Pēc lielā sprādziena, saskaņā ar termodinamikas likumiem, visuma pieaugošajā tilpumā temperatūra un spiediens samazinās. Ceļā uz siltuma nāvi lielā sprādziena enerģija pārvēršas ar vien sarežģītākās matērijas struktūrās. Kaut kur pirms aptuveni 4,5 miljardiem gadu uz Zemes parādījās dzīves būtnes, sarežģītas matērijas un smalkās enerģijas sistēmas. Cilvēki parādījās evolūcijas ceļā. Lielais sabiedrības attīstības sprādziens notika, kad pirmatnējie cilvēki sāka nodarboties ar lauksaimniecību auglīgas zemes rajonos. Tad pirms dažiem tūkstošiem gadu, pēc ilgas un grūtas cilvēku eksistences pirmatnējās kopienās parādījās pirmās valstis. Kad radās pārtikas krājumi, darbarīki, ēkas un būves, garīgi spējīgākie un spēcīgākie sabiedrības locekļu uzvedībā sāka izpausties alkatība, neierobežota tieksme iegūt personīgā īpašumā materiālās un garīgās vērtības. Alkatīgi cilvēki sagrāba kādreiz bijušas kopīgās zemes, darbarīkus, būves un sabiedriskā darba rezultātus. Alkatīgākie sabiedrības locekļi kļuva par valstu valdniekiem. Grafikā parādīts, kā pakāpeniski samazinās alkatība un ekonomiskā spriedze, sabiedrības temperatūra. Kad vergu un nabadzīgo sabiedrības locekļu sacelšanās rezultātā zemes īpašnieki nolēma, ka ir izdevīgi iznomāt nelielus zemes gabalus zemniekiem, bijušajiem vergiem. Tas nedaudz pazemināja ekonomisko attiecību temperatūru. Tomēr feodālās sabiedrības netaisnība izraisīja daudzu zemnieku un pilsētu nabadzīgo iedzīvotāju sacelšanās. Kad zinātnes un tehnoloģiju attīstība pilsētās pārvērta darbnīcas par rūpnīcām, parādījās jauna šķira kapitālisti. Feodālās attiecības neļāva viņiem gūt vēlamo peļņas daudzumu. Notika buržuāziski demokrātiskas revolūcijas, kurās tika likvidēta monarhu vara. Daudzi zemnieki kļuva par proletāriešiem un sāka dzīvot ievērojami labāk. Ekonomiskā spriedze, sabiedrības temperatūra pazeminājās līdz tādam līmenim, ka tā vairs neizraisīja sacelšanos un revolūcijas. Sabiedrības tālāka attīstība un sociālo attiecību temperatūras pazemināšanās notiek mierīgi, pateicoties politisko partiju cīņai par varu. Visattīstītākajās valstīs sociāldemokrātiskās partijas veicina informācijas sabiedrības attiecību veidošanos ar reformu palīdzību. Līdz ar sociālo attiecību temperatūras pazemināšanos mazinās bagātnieku un valdnieku tirānija. Vergturu sabiedrībā trešdaļa valsts iedzīvotāju dienēja armijā, policijā, tiesās un cietumos. Grafikā parādīts, kā tirānija samazinās, izejot cauri dažādām sabiedrības formām. Informācijas sabiedrībā cilvēku brīvība tuvojas absolūtai. Līdz ar sociālo attiecību temperatūras un spiedienu pazemināšanos aug sabiedrības intelektuālais līmenis. Visi cilvēki cenšas iegūt zināšanas. Īpaši trūcīgie sabiedrības locekļi to vēlas saviem bērniem. Maksimāli iespējamās sabiedrības zināšanas pastāvīgi progresē. Ja vergturu sabiedrībā cilvēki domāja, ka Zeme ir plakana, tad feodālisma laikā progresīvie zinātnieki uzskatīja, ka Zeme ir apaļa un ap to riņķo saule un citi debesu ķermeņi. Šādu un līdzīgu ideju dēļ zinātnieki tika sadedzināti uz sārta. Tagad mēs zinām daudz vairāk. Un šīs zināšanas ir pieejamas ikvienam. Iepriekš redzētie grafiki parādīja sociālo attiecību attīstības tendences. Enerģijas, materiālu un dzīvo sistēmu attīstībai ir svārstīgs raksturs, jo šis kustības veids ir mazāk energoietilpīgs. Tāpēc šeit redzamais grafiks parāda ekonomisko attiecību abstraktu svārstīgo raksturu. Vietās, kur sabiedrības temperatūra lokāli paaugstinās, notiek sacelšanās un revolūcijas. Reālās sabiedrībās temperatūras, attiecību un spiediena svārstības ir atkarīgas no daudziem parametriem. Pirmkārt, no sabiedrības ģenētikas. No tā, kādas svārstības bija iepriekš. Turklāt sabiedrības attīstības raksturs ir atkarīgs no kaimiņu uzvedības, no dalības karos, dabas katastrofām un citiem notikumiem.
Piemēram, regulāras sadursmes starp Krieviju un Eiropas valstīm izraisīja rezonanci starpvalstu attiecībās un vairāku miljonu cilvēku zaudējumus Pirmajā un Otrajā pasaules karā. Zinot termodinamikas likumus un risinot sarežģītus daudzfaktoru vienādojumus, šos traģiskos notikumus varēja paredzēt. Taču toreiz tos nebija iespējams novērst. Tāpēc, ka tad bija milzīgi iekšējo un ārējo attiecību temperatūras un spiedieni. Arī cilvēkiem bija zems intelektuālais līmenis valstu kapitālisma pirmajās stadijās. Atcerēsimies sākumā teikto, ka sabiedrība ir, lai cilvēki dzīvotu pēc iespējas ilgāk un labāk. Ja iedomājamies trīsdimensiju grafiku ar ekonomisko, politisko un garīgo attiecību līmeņiem, tad pa vidu cilvēku dzīves ilgums un kvalitāte svārstīsies līdz ar tiem. Jo taisnīgākas ekonomiskās attiecības, jo maigāka politiskā sistēma un jo augstāks cilvēku intelektuālais līmenis, jo ilgāk viņi dzīvo. Nav grūti atrast visprogresīvākās un attīstībā atpalikušākās valstis. Šāda informācija ir pieejama internetā. Var redzēt arī savas valsts attīstības līmeni paredzamā dzīves ilguma tabulās. Izrādās, ka koprodukts, bruņotie spēki, valsts loma globālajos procesos nav izšķiroša sabiedrības mērķa sasniegšanā, cilvēku dzīves uzlabošanā. Interesanti, ka 30 gadu laikā pat visatpalikušākās valstis ir uzlabojušas savu dzīvi par 20 vai vairāk gadiem. Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, kad cilvēki sasniedz informācijas sabiedrības plato, kurā temperatūra un spiediens sabiedrībā un starpvalstu attiecībās kļūst minimāli pieņemami. Sociālās attiecības nevar iestatīt uz nulli, jo tas novedīs pie sabiedrības siltuma nāves.